Rasma pārdzīvo, ka ir pazudis Blumbergs. Aivars uzskata, ka Blumbergs vienkārši slēpjas. Gunāram rodas ideja kļūt par viesnīcas pārvaldnieku. Viesnīcā ierodas jauns klients Aleksis. Kafejnīcā sapulcējas viesi, lai nosvinētu Ieviņas dzimšanas dienu. Rasma ierodas pie sava dēla Alekša un uzzina, ka viņš grib iegūt savā īpašumā Petersonu viesnīcu. Tev Aivars jau ir pieņēmis darbā? Man Laimoņa vietā. Nē, es vienkārši nevaru tam noticēt. Kāpēc es par to neko nezināju? Tāpēc, ka es Petersonam piedāvājos kā persona inkognito nedaudz paskatīties, kas notiek viesnīcā no iekšpuses, no ārpuses. Aivars piekrīt, ka tu izspiego viņu viesnīcas darbinieks? Jā. Jo tās vecais Blumbergs viss tā bija sačakaries ar savām afērām, ka tās muļķis viņš vairs nevienam netic. Izņemot tev pilnīgi svešu cilvēku, kur viņš vispār nepazīst. Jā, mamucīte. Tu neesi pamanījusi, ka es māku atstāt labu iespaidu uz cilvēkiem. Tu galīgi nenovērtē manus talantus. Tavs talants? Izņemot muldēšanu, tu neko neproti. Viesnīcas pārvaldnieks, tā ir atbildīga vieta. Kā vispār Aivars varēja tev piedāvāt tādu postēti? Ar atplastām rokām. Tu galīgi, mamucīte, tu neesi redzējis manas rekomendācijas. Tu neesi redzējis manu jurista diplomu. Ak, Dievs, tu esi ķēries arī pie dokumentu viltošanas. Mamucīte, nevajag uztraukties, viss ir kārtībā. Saprot, vienkārši ir jādomā ar galvu. Es taču netaisos te ilgi sēdēt kā pārvaldnieks. Pēc kāda laika es būšu tas, kurš pieņems un atlaidīs cilvēkus. Es būšu tas, kurš pieņems arī pārvaldnieku. Un tu man palīdzēsi, vai ne? Aleksīt, tas ir pilnīgs murks, ko tu tagad runā. Ja kāds atklās, ka tie dokumenti ir viltoti, un cik ilgi tu mēģinās noslēpt, ka tu esi mans dēls? Pagaid, mammu, viss ir kārtībā. Pašlaik tu varētu aizbraukt uz to viesu namu un iekārtot kādu istabu māsai. Līgiņai? Jā. Viņa taču ir slimnīcā. Nē, šodien pat vakarā viņa gulēs nakšņos stabulītēs. Ar Dievu mazo dīvainīt, tu teici un jau biji prom. Gan kāds tevi apraudzīs, un kā tas bija jāsaprot. Un pārī jumtiem klusi aizlido mans neatklātais super NLO. Man tomēr šķiet tas visu izskaidro, kāpēc tik ilgi bija jāmelo, viens otram jāpat ar izķertiem un dienas vidu pateiktiem vārdiem. Kliedzās uz krastu, jāsteidzās. Tu nekur nebrauksi. Tu nedrīkst Līgiņu ņemt ārā no slimnīcas. Viņa ir slima, viņa ir neārstējama slima. Tas ir neprāts. Neprāts bija viņu tur iespundēt, un nemaz tik laimīga viņa tur arī nav. Tā ir ļoti laba slimnīca, bet mums nav citas izejas. Viņa apdraud citus cilvēkus. Aleksi, tu esi aizmirsis, kā viņa toreiz sadūra to slimnīcas māsiņu? Pirmkārt, tas bija pirms 2 gadiem, un otrkārt Līga man teica, ka viņa to nav darījusi. To teica slims cilvēks. Padomāsim loģiski. Mammu, kur viņa tajā slimnīcā varēja dabūt tērauda nazi? Varbūt viņa kāds mēģina apmelot? Nē, es tam neticu. Es esmu redzējusi viņas dusmu lēkmes. Ko mēs iesāksim, ja viņa atkal kļūs agresīva? Tu par to esi padomājis, tu nekur nebrauksi. Nē, pagaid, viss jau ir nokārtots. Es neļaušu, lai viņa tur paliek kaut dienu ilgāk. Tikai tāpēc, ka tev patīk, ka viņa tur ir iespundēta. Ak, Dievs, man nepatīk, bet mums nav citu risinājumu. Ir risinājums. Izbeidzam šo sarunu un braucam. Es pie stabulītiem tevi izlaidīšu. Es nekur nebraukšu. Tu gribi, lai es tevi ar varu piespiežu? Dēliņ. Nekāds dēliņ. Turpmāk es nolemšu, ko un kā darīt. Skaidrs, mamucīt?
Rita, ko tu vari burkšķēt? Tu zini, baigi foršā ballīte. Visi viesi aiztienas mājās, un mēs esam tie, kuriem ir jāpaliek un jāsavāc. Mēs taču šoreiz bijām tieši tādi paši kā visi pārējie viesi. Ritiņ, iespējams, ka šovakar tā ir pēdējā reize, kad es būšu viesnīcas pārvaldnieks. Citi mums pienesīs visu klāt. Ēdienu, dzērienu. Mēs vēl varēsim pabļaut, ka šitas šķīvis nav pietiekami tīrs. Ai, sasapņojies pārvaldnieks mans. No, kāpēc? Aivaram, tu domāji, kas iebilstams? Es esmu ideāla kandidatūra. Aivaram varbūt arī nav, bet Marta ne uz ko tādu mūžam neparakstīsies. Kāpēc tā? Tāpēc, ka pēc pēdējā skandāla ar bēdīgi slaveno striptīzi, manuprāt, mēs viņai vairs sen neesam topā. Nu liecies mierā. Beidz. Marta jātri tas pāriet. Tic man, redz, viņa taču mūs uzaicināja uz ballīti. Uzaicināja. Viņai jātri pāriet. Tu runā tā, it kā tu Martu ļoti labi pazītu. Nu, pazīstu ar pietiekam labi. Jā. Patiesībā viņa ir jauka. Ak tā? Kas tad te man nebūs jādzird? Tu vēl sāks par viņu fanot? Tu esi greizsirdīga? Sasapņojies. Tu esi aizmirsis, ar ko viņš šobrīd atrodas savā guļamistabā? Nu, beidz. Nu, ja viņa lūdzu, lai Leons palas pasaciņu pirms miega. Un tev šķiet, ka Marta šai idejai ļoti pretojās. Princese auga skaista un gudra. Tomēr dienā, kad viņai palika 15 gadu, nejauši iedūra sev pirkstā rādāt. Nāca mirklī, iegrim dziļā miegā. To visi redzēja un saskuma. Gan karalis, gan karaliene. Feja nespēdam noskatīties viņu skumjās, nolēma viņus visus iemidzināt. Un tā viņi gulēja. Gulēja 100 gadus. Mums beidzot parādījās princis. Atjāja baltā zirgā. Jā, viņa guļ. Nu. Jā, bērnu ballēm ir tikai viens nopietns trūkums. Jūs domājat, alkohola trūkumu? Tu taču neatteiksies brītiņu pasēdēt ar mani. Vispār, Aivar, man īpaši noskaņojumi nav. Es zinu, tu esi pie stūras, bet, nu, vienu mazu glāzi. Ne jau tas, es vienkārši pilnīgi skaidri jau iepriekš zinu, ko jūs man teiksit. Diez vai? Es zinu. Tāpēc par to, ka Marta ar Leonu ir kopā tikai bērna dēļ, ka viņu starpā nekā tāda nav, man ir piegriezies būt muļķa lomā. Nu, kāpēc uzreiz tā? Es taču cerēju, Aivar, es cerēju, kad mēs atgriezāmies Latvijā, nekā turpināju joprojām cerēt un gaidīt, kad Marta pirmkārt atteicās dzīvot pie manis. Es cerēju, tad, kad viņa apmetās šeit viesnīcā. Es turpināju cerēt un gaidīt, domāju, kaut kādu var būt pēc tam. Tagad tas varbūt ir beidzies ar Leonu. Viņas guļamistabā. Nu, Rihard, bet tā taču tas nebija. Tā tas arī gluži nebija. Jā, tur bija vēl trešais bērns. Ieviņa. Viņi taču visi trīs ir gatavi ģimene. Man vispār tur vairs nevajag jaukties. Jā, nu, vispār jau es negribēju runāt par Martu. Es gribēju runāt par sevi un faktiski lūgt tev padomu. Padomu? Attiecībā uz ko? Uz sevi. Bet, ja nu tu esi tādā sliktā garstāvoklī, varbūt, ka šodien nav ar īstais brīdis. Ar mani viss ir kārtībā. Kādu padomu? Redzi, mani pēdējā laikā moka doma par vienu mirušu cilvēku. Es saprotu, jā. Jūs domājat mirušo dēlu, jā? Nē? Jūsu sieva? Nē, es domāju par pavisam citu sievieti. Par automāti. Anitu. Kā tev patīk, kad tev dzimšanas dienā vīrs uzdāvinātu braucienu uz Ēģipti?
Ak, kungs, man patiks, ja es kādreiz varētu nopirkt tādas kurpes, kādas man patīk, un ja man nebūtu jādomā vairs par kredītu. Tā kā varēs, nedomās, mēs nomaksāsim kredītu, mēs nopirksim vēl mašīnu. Tu zini, es tev es katru mēnesi pa pārvaldnieku algu tev pirkšu jaunu kurpi pāri. Gribi? Tu zini, ka man pašam neko nevajag. Pārvaldnieciņš. Čau, balodīši. Piedodiet, ka iztraucēju. Es gribēju pajautāt, vai nav kaut kas rījams jums, vai viss tā plātīgi palicis. Ko tu nē, tad, kad tev viss bija uz galvu, tagad viss aiznests pie Mildas uz virtuvi. Nu, labi, īstenībā es nenācu pēc rījumā. Vienkārši gribējās ar kādiem pāris normāliem cilvēkiem parunāt. Un pēc tam, kad visu tā fazāna staipītāja ģimenīte Pēters vēl ir aizvilkušies projām, mājās man tāpatās neviens negaida. Es saprotu, tagad iet uz to virtuvi vai neiet? Zini, ielēmi kaut ko. Pietiks ar to. Uz priekiem vai bēdām? Kā tu viņiem prieku vai bēdas? Nu, īsāk sakot, skuķis man pasūtīs vienu māju tālāk, kā tu pats zini, tad mans jaunastartais papucītis tagad sāc interesēs par manu māti, kuru pats novedis kapā. Nu, savu tam līdzīgi. Nu, skaidrs, ka jādzer, te jādzer. Tu zini, nu tad jau es laikam došos. Izskatās, ka jums te veču sarunas un tā. Sēdi. Cik es pēdējā laikā pamanīju, tu esi mūsējis čoms, klausies. Un es tev apsolu, nebūs nekādas dvēseles caurēs, vienkārši pasēdēsim trietā. Okay. Tu zini, ja tu novāktu roku no manas sievas, mēs varbūt varētu arī pasēdēt trietā. Sorry, tas arī ir jādomāts. Jā, laikam jau tā nebija pārāk laba doma uzbāzties ar savām pārdomām. Tev tagad tev savu problēmu pietiek. Ar mani viss ir vislabākajā kārtībā. Tiešām nevajag uztraukties. Es kārtībā reizē esmu pie sasīstas silas, bet es protu ar to tikt galā. Jūs gribētu par Anitu parunāt. Es tiešām uzmanīgi klausos. Nu, ko tad man tagad vajadzētu atgulties un aizvērt acis? Ok, ja jums tā ērtāk, nekāda problēma. Nē, es smējos. Man nav vajadzīga psihoterapeita palīdzība. Man vienkārši gribējās ar kādu parunāties. Nē, es taču arī nemēģinu uzmesties par dakteru. Vienkārši gadu gaitā šādi tādi paradumi. Īstenībā es gribēju paprasīt jums, kas īsti bija automāti. Vienkārši nebija tādas izdevības, un otrkārt man likās tas tāds pārāk personisks jautājums. Jā, un arī sāpīgs. Kopš es zinu, kas bija automāta, mani moka vainas apziņa. Anita bija mana meitene. Vēl pirms es aizbēgu uz Angliju. Jā, starp citu par to beigšanu es biju dzirdējis. Tas tiešām notika tenisa turnīra laikā? Jā, toreiz es startēju zem bijušās Padomju Savienības karoga, un pēkšņi man piedāvāja palikt tur, otrā pusē. Nu, man likās, ka otrais vairs tādas izdevības nebūs, un tā es pametu visu savu iepriekšējo dzīvi. Vecākus, brāli, draugus. Un Anita? Man nebija ne mazākās nojausmas, kā Anita ir stāvoklī. Vienkārši tas, ko man piedāvāja, slavu, naudu, jā, un arī brīvību galu galā, man tas viss tai brīdī likās svarīgāks par vienu parastu latviešu meiteni. Nu, cik es saprotu, tagad tā vairs neliekas, ja? Tagad man liekas, ka es toreiz izdarīju lielāko kļūdu savā mūžā. Aleks, apdomājies, kamēr vēl nav par vēlu. Es teicu, nekādu diskusiju mūsu kāds var sadzirdēt. Tu nesaproti, ko tu dari. Tu neesi redzējis Līgiņas agresijas lēkmes. Tu pat nestādies priekšā, ko tas nozīmē. Es teicu, klusu. Viņa ir bīstama. Tici man, dari, ko gribi ar viesnīcu, tikai lūdzu atstāj viņu slimnīcā. Aleks, stulveri, ko tu te dari? Bet tam vēl tādā solidā kompānijā. Rasmus kundze, jūs esat pazīstami? Mēs tikko iepazināmies. Kundze man pastāstīja, ka viesi paši var ņemt atslēdziņas. Citādi es te būtu stāvējis visu nakti. Jā. Un tu, ko gribi teikt, ka tu paliec Petersona viesnīcā? Ko tu esi biesi palicis, vai? Paldies. Paldies jums par izpalīdzēšanu. Nav par ko.
Nu, es jūs vairs neaizkavēšu. Jums savi ceļi, man savi. Visu labu. Visu labu. Klausies, vecīt. Tagad pastāst viss, kas ir noticis, kas ar tevi ir noticis tāds. Pagaidi, cik sen mēs neesam tikušies? Kāds gadiņš varētu būt, vai ne? Sazau. No? Vecīt gan neizmainījies, klausies, ne tu normāli uz jautājumiem atbild, ne tu tā kā paskaidro, ko tu dari vispār. Nu, tā ir sanācis. Bet varbūt tev ir kaut kāda sūdi, varbūt no kruķiem slapsties, varbūt tev jurista padomu vajag. Nu, bet es taču te nezvanu katru reizi tikai tāpēc, lai no sūdiem tā kā izvilkt ārā. Labi, tas ir tikai jautājums. Profilaktiskos nolūkos. Nu. Ok, tādos nolūkos varbūt tu varētu mani aizvest tagad uz kā tuvējo bāru un uzsaukt kādu dzērienu, un tad mēs arī parunāt par to, ko tu dari šajā te uķī vispār. Tas būs diezgan garš stāsts. Ok, nu labi. Jebkurā gadījumā es arī šovakar vienam pārītiem izjaucu vakaru, un zini kā, negribējies vienam galdot uz mēnesi, un domāju, varbūt ar tevi parunāt. Bet labi, es neuzbāžos, varam to darīt arī citu reizi. Jā, labāk citu reizi. Kādu citu dienu? Labi. Nav problēmas. Bet pagaid, pastāst, ko tu te dari? Nu, principā es biju uz vienu pasākumu, bet pasākums beidzās un tam līdzīgi. Sazvanamies, numuriņš tev tas pats vecais, vai ne? Jā, nekas nav mainījies, tā kā... Sijā! Aivar, bet, nu, ja godīgi, ja jūs toreiz būtu zinājis, ka viņi ir stāvoklī, vienalga bēgtu. Ja godīgi, nezinu, baidos, ka būtu rīkojies tāpat. Nu, bet tad ko tagad nožēlot? Nu, tikai to, ka otru tādu meiteni es dzīvē vairs nesatiku. Jā, es vēlāk apprecējos ar angļu meiteni. Mūs vienoja tenis, mīlestību uz zirgiem. Piedzima dēls, bet tas viss bija savādāk. Nu, pagaidiet, nu, ar katru sievieti savādāk. Piemēram, man tā kā ar Martu, man ar vienu citu nav bijis. Nu, varbūt, ka viss vēl nokārtosies. Vairs ne. Nu, bet kāpēc tā domā? Tāpēc, ka bērns palūdz Leonam palasīt pasaku? Nu, bet gal galā, es pie tā esmu viņu pieradinājis. Ieviņa nevar aizmigt, ja viņa nepalasa priekšā. Es to ļoti labi zinu. Jūs domājat, es viņai neesmu pirms miega lasījis pasakas? 100 reizi. Marta. Jā, es klausos. Jā, es esmu viesnīcā. Kas par lietu?
Nē, es varu ieiet, jā. Labi. Jā, tā. Kaut kas noticis? Kas tad var notikt? Droši vien vajag kādu, kam paraudāt uz pleca vai pasūdzēties par Leonu. Labi. Aivar, es atvainojos. Tiksimies vēlāk. Kaut kād. Paldies, Rihard. Nav par ko. Visu labu. Tu vēl rosies, krustmāmiņa? Ko tad tu gribēji? Kā es gribēju piedāvāt, es aizvestu tev uz mājām. Bah! Kā mēs būsim notiesājuši to kūmas gabaliņu. Kas ar tev uznācis? Kādā ziņā? Nu, man saldumu garšo. Nē, nu es jau ne par saldumiem. Kas tad? Kāpēc tu tā pēkšņi piedāvājies man vest uz māju? Un kas tad tur liels pirmo reizi, kad es vedīšu tev uz mājām? Nē, nu nav jau pirmā reize. Es tikai domāju, tev tomēr pajautāt, kāpēc tu neesi tur. Kur? Nu, es domāju, ka tu šovakar paliksi ar Martu un Ieviņu. Jā. Es Ieviņai palasīju grāmatu, viņa aizmiga un guļ. Jā. Vai tad... Kad tu domā, ka man jāpaliek pie Martas, ja? Nu, bet vai tad tu neaizgāji no Elziņas, lai būtu kopā ar savu bērnu māti? Nē, vienkārši aizgāju. Nu, zini, tad es vairs neko nesaprotu. Nu, kas tur ko nesaprot? Nu, kas tur ko nesaprast, krustmāmiņa? Redzi, ir tā, kāpēc man būtu jādzīvo ar kādu kopā? Kāpēc tu iedomājies, ka man būtu jāskrien no vienas sievietes pie otras sievietes? Nu, bet tā cilvēkam vienmēr cilvēks meklē otru. Meklē. Bet ja tas cilvēks visu laiku pieļauj vienu kļūdu pēc otras, ko tad? Tāpēc ir jāapstājas, jāpadomā pirms pieņemt lēmumu. Jā. Ja es atkal kļūdīšos, nodarīšu pāri otram cilvēkam. Nu, tad tu ēdīsi to kūciņu? Nē, es neēdīšu, es vairs negribu. Braucam. Jā. Sveiki! Lūk, arī mēs. Sveiki. Paldies, ka tu atnāci. Nu, ko, es jau tepat biju. Es biju pie Aivara. Viņam gribējās par jaunības dienām parunāt, zin kā. Pagaid, tu jau tāpēc man zvanīji, ja? Kāpēc? Nu kā, gribēji parunāties ar kādu saprotošu cilvēku par dzīvi? Nē, par dzīvi nē. Es tik sapratu, ka mēs neatvadījāmies. Un es gribēju, lai tu zini, ka Ieviņa jau guļ un ka es arī tūlīt iešu gulēt. Viss? Viss. Labi. Paklau. Nu? Kā tev šķiet, Ieviņai patika balīt? Izskatījās, ka jā. Nu, jā. Man arī tā izskatījās. Pagad, tiešām tikai ar labu nakti? Tikai ar labu nakti. Un paldies tev, ka tu biji blakus. Nē, nu, paldies, ka tu gribēji man satikt šovakar vēl. Tā? Ar labu nakti. Līdz rītam. Ar labu nakti. Līgiņa, kā tu te gadījies? Nolēmu jums ar Aleksu sagādāt pārsteigumu un atbraukt pati. Jā.
vai droši karā jādodas. Kāpēc tu nepaliki pie mammas pa nakti? Aiz manām durvīm spēlēja. Rihards vienmēr paliek. Daudz baltais klusēs nekas. Un kā balss no sapņu radio, tu bezskaislīgi mani apgaismo. Man tomēr šķiet tas visu izskaidro. Kāpēc tik ilgi bija jāmelo, viens otram jāpat izrādās, ja ledus upēs kustās priekā, ja kliedzās uz krasta.